Paldies! Tad man tas prieks uzstāties šodien pēdējai un centīšos jums pastāstīt personīgu stāstu par kādu pētījumu, kuras piedalos jau vairākus gadus, tagad tie būs jau 3 gadi, un šo stāstu es stāstīšu atspoguļot dažādas aktualitātes presē. Un kā mēs redzam šajā pirmajā slaidā, tātad mēs daudz satraucamies par to, kas notiek laukos, ka cilvēki aizplūst, cilvēki izmirst, cilvēki paliek arvien mazāk, jaunie cilvēki dodas prom. Un tieši tā arī tas objektīvi ir šis būtisks izaicinājums lauku teritorijā mūsdienās. Un kāpēc tas notiek? Arī tas iemesls ir gluži vienkārši, ka tās nozares, kas tradicionāli bijušas attīstītas laukos, lauku reģionos, tātad lauksaimniecība, mežsaimniecība, šajās nozarēs ir noticis būtisks tehnoloģisks progress un nepieciešams arvien mazāk darbinieku. Kā mēs zinām, tagad varbūt, teiksim, ļoti liela cūku ferma, kur būs tikai viens strādājošais, jo process ir automatizēts. Un tāpēc ir daudz dažādu asu diskusiju arī, kā mēs šeit redzam, piemēram, par to, ko tad darīt ar šiem te ciemiem un mazajām pilsētām, kas mūs dominē Latvijā. Šeit ir piemērs par Durbi, kur šis te ekonomists Swedbank Mārtiņš Kazaks piedāvāja, ka viņa prāt šādu teritoriju vajadzētu klapēt ciet. Un tad, ko mēs redzam apakšā, tas ir Durbas iedzīvotāju atbildes viņu vietējā avīzē. Turklāt tika arī saorganizēts skolniekus atcerējumu konkurss par to, ko tad darīt Durbē, lai Durba tomēr nebūtu jāklapē ciet. Un ko mēs redzam vienlaikus arī gan masu mēdījos, gan arī runājot ar cilvēkiem, ka cilvēki tomēr vēlas dzīvot laukos. Un viennozīmīgi nav tā, ka visi grib pārcelties lielajām pilsētā, teiksim, Rīgu, Londonu, Berlīnu un tam līdzīgi. Bet šī te problēma, ko jau es minēju, ka reģionos nav attīstītas citas nozares. Teiksim, tur trūks gan ražošana, gan arī pakalpojumu nozare nav tāda ļoti augstā attīstības līmenī. Protams, ir risinājumi jau šobrīd, kā vien varētu minēt svārstu migrāciju, kas Latvijā ir ļoti izplatīta, ka cilvēki, teiksim, katru dienu brauc stundu, varbūt pat vairāk uz darbu. Ļoti ir izteikts, tas ir Rīgas reģionā, ka apkārt Rīgai cilvēki pat braukā 2 stundas katru dienu uz darbu turp un atpakaļ. Arī, piemēram, brīvdienu mājas ir tāda visai tipiska parādība gan mums Latvijā, gan arī, piemēram, Skandināvijā, kur katram otrajam iedzīvotājiem ir pieeja šādai te brīvdienu mājai. Un ko mēs ar kolēģiem domājām par to, vai ir vēl kaut kādi citi alternatīvi risinājumi, ko tad var darīt laukos. Un tā kā man iepriekš es biju pētījusi radošās ekonomikas iespējas, radošā ekonomika fokusējas uz pakalpojumu nozari un uz to, kā mūsdienās ar vien lielāku pievienoto vērtību rada intelektuālais īpašums ikvienam produktam, arī tai pašai minerālu ūdens pudelē, kas šodien jau tika izmantot, tātad etiķeta, mārketings, iepakojums, viss pārējais, tas ir intelektuāla darba produkts. Un vienlaiks mēs arī skatījāmies to, kā mainās darba organizācija mūsdienās, ka arvien vairāk mums ir elastīga veida darbs, līguma darbi, šie tā saucamie freelanceri, elastīgāka darba plānošana līdz ar to. Un arī citās valstīs veiktie pētījumi, piemēram, ASV, 12. gadā tika veikta aptauja, kas parādīja, ka 42% iedzīvotāji būtu ar mieru darbinieki. Tas ir būt ar mieru atteikties no daļas algas, ja viņu darbs tiktu plānot, ja viņam būtu iespēja plānot savu darbu elastīgāk. Un arī, piemēram, tādu uzņēmumu kā Microsoft aktīvi popularizē iespējas, ka jūs varat strādāt no jebkuras vietas un jebkurā jums ērtā laikā. Un lūk, tad radās šis risinājums, par ko tika arī, kā mēs redzam šeit rakstīts presē, tas ir birojas viensētā. Var sakot, intelektuālo darbu, kura produkts ir nemateriāls, tātad viņš ir kāda faila, dokumenta veidā, to ir iespējams veikt tikpat labi arī dzīvojot zemnieka sētā, piemēram, kā mēs šeit redzam, šis te īstais speciālists, viņš dzīvo laukos, vienlaikus viņš audzē arī kolijus un kazas, un šādā veidā viņam ir iespēja dzīvot tur, kur viņš jūtas vislabāk, un vienlaikus veikt arī aizraujošu darbu tā sauktajā zināšanu ekonomikā.
Šeit mēs redzam vēl vienu labo piemēru, ar ko man arī bija tas prieks iepazīties vienā konferencē. Tā ir Linda Krūmiņa, kura dzīvo Vidzemē un strādā par tulku. Un viņa tieši tā pieņēma lēmumu, ka viņa vairs nevēlas turpināt strādāt Rīgā, ka viņas darbs atļauj viņai pārcelties uz laukiem. Tulka darbs, kā mēs to varam iedomāties, nebūtu nav sarežģīti. Un arī dažādi ārvalstīs veikta pētījuma literatūra, ko mēs skatījāmies, rāda to, ka, piemēram, tādās profesijās kā dažādi konsultanti, dizaineri, programmētāji, grāmatveži, tipisks piemērs, žurnālisti, pētnieki var strādāt šādā veidā. Lūk. Tātad, ko mēs darījām šajā projektā? Mēs ļoti aktīvi pētījām ārvalstu pieredzi. Mēs arī apmeklējām vairākas valstis, tā skaitā Lielbritāniju, Franciju, Nīderlandu, Ungāriju. Šeit ir piemērs no Igaunijas, ko es arī aprakstīju un kas tika publicēts. Un šajās valstīs tika izdomāts vēl, teiksim, nākamais solis tam manam aprakstītiem risinājumam, tie ir attālinātā darba centri. Un kādēļ centri? Tāpēc, ka mājās strādāt tā ir piemērota alternatīva, bet ne visiem. Cilvēki tomēr vēlas būt birojā, jūs šo teiksim, savstarpējo sinerģiju, arī motivāciju strādāt, un tāpēc tiek lauku teritorijās, mazākās pilsētās, arī ciemos nereti tiek veidot šādi centri, kur tad šie gan pašnodarbinātie, gan cilvēki, kas strādā darba devējiem, kas atrodas pilsētā, var satikties un strādāt kopā. Un šeit es gribētu pieminēt arī piemēru no Latvijas, kaut gan mums Latvijā šādi centri vēl nav izveidot. Bet, piemēram, tikko bija lasāms ziņās, ka Svetbank ir atvēruši telefonu bankas filiāli Valmierā, kur 10 cilvēki apstrādā ēpastus. Tā kā vēl viens lielisks piemērs, ka, teiksim, visiem bankas darbiniekiem nav jāatrodas galvenajā ofisā, kas atrodas Rīgā. Vēl viena lieta, ko mēs darījām pētījumā, tātad mēs veicām dažādas aptaujas Latvijā, pētījām situāciju, un šeit, kas arī ir aprakstīts, tas ir mūsu aptaujas rezultāts, kurš liecināja, ka 4/5 Latvijas iedzīvotāji būtu ieinteresēti šādās iespējās un labprāt izmēģināt. Protams, tas nenozīmē, ka tas būs risinājums ikvienam, bet mums ir augsta interese un arī statistika pieejamā, kas, diemžēl, ir Eiropā salīdzinoši tikai pa 2005. gadu, rādīja, ka Latvija jau tad bija viena no līderēm šāda elastīga darba formu izmantošanā. Un tātad mēs neturējām seci zem pūra, kā mēs teikt, mēs aktīvi arī runājām par šo te risinājumu, izmantojām visas iespējas nokļūt gan presē, gan piedalījāmies dažādās konferencēs, pasākumos. Turklāt, kā mēs redzam no Soros fonda Latvijas Twittera ziņas, tad mēs pašas arī demonstrējām to, kā šos te mūsdienu IKT risinājumus var izmantot. Šī gadījumā bija teiksim, sniedz prezentāciju klātienē, man kolēģi Iveta pieslēdzās no Saulkrastiem, izmantojot Skype. Un, lūk, nobeidzot prezentāciju, tātad īsi varētu pateikt, kas ir mūsu nākamie soļi. Tātad mēs izstrādājam ieteikumus un plānu šāda attālinātā darba veicināšanai Latvijā. Tāpat mēs esam atraduši sadarbības partners pašvaldībās, konkrēti Balvos, Limbažos, Cēsīs un Mārupē, kas ir izrādījuši interesi veidot šādus attālinātā darba centrus. Un nākamais solis, jau mēs šobrīd jau strādājam pie projekta sadarbībā ar Igauņiem, kuriem šādi centri jau darbojās, lai to pieredzi pārnestu arī uz Latviju. Paldies, un kā šeit rakstīts, sadarbojoties, viss ir iespējams.